Labrīt, labdien un drošības labad, ja skatāmies vakarā, arī labvakar. Šodien es gribētu sacelt troksni par kādu visnotaļ eksplozīvu tēmu. Parunāsim par drošību sprādzienu bīstamā vidē. Un sāksim par top 5 faktiem. Starp citu, vai zināji, ka trotilu sākotnēji izmantoja kā dzelteno krāsu audumu krāsošanai? Tikai pārdesmit gadu vēlāk atklāja, ka tā ir īpaši bīstama sprākstviela. Laimīgā kārtā mūsdienās mēs esam daudz gudrāki, un tāpēc mums ir 3 zelta likumi. Pirmais zelta likums. Ja varam, novēršam sprādzienu bīstamās vides rašanos. Sprākstošas vielas, gāzes, tvaikus, putekļus var izkliedēt, piemēram, ar profesionālām ventilācijas iekārtām. Otrais zelta likums. Ja varam, novēršam aizdegšanos. Kā impulss var kalpot uzšķilts sērkociņš, zibens spēriens, dzirkstele vai pat statiskā elektrība un karsta virsma. Tāpēc nekad neizturies vieglprātīgi, piemēram, pret aizliegumu smēķēt darba vietā. Trešais zelta likums ir visdziļāk iecirsts akmenī. Jāgatavojas tam, ka sprādziens var notikt. Un gatavoties jāsāk pirms tas ir noticis. Tātad atbilstoši jāiekārto darba vieta, jāvalkā aizsarga apģērbs un jāorganizē apmācības. Ja tu strādā sprādzienu bīstamā vidē, tev ir tiesības uz apmācībām. Tāpēc nekad neparaksti darba drošības instruktāžu, ja neesi to saņēmis. Runājot par instruktāžu, der iegaumēt svarīgākās brīdinājuma zīmes. Pamācīsimies tās kopā ar cilvēkiem ielās. Iesim noskaidrot no cilvēkiem, kas ir šīs pa zīmēm, vai cilvēki atpazīst vai nē. Kā jums liekas, kas ir šis? Nezinu, ceļš kaut kāds. No Klīnas akmeņa brūk. Vulkāna izvirduma, bet droši vien tas pilnīgi garā. Tā ir sprādzienu bīstamība. Kaut kas var ļoti, ļoti strauji uzliesmot, eksplodēt. Kā jums liekas, kas ir šis? Degošs, viegli uzliesmojošs. Varbūt aizliegts kurināt. Ātri uzliesmojošs varētu būt. Ugunskurs, ugunsgrēks drīzāk. Viegli uzliesmojoša viela. Kā jums liekas, kas ir šis? Nav nekādas nojausmas. Nezinu, exit. DJs X the Bass. Varētu būt kaut kas spriegums. Bijušais. Nezināšu. Ļoti bīstami. Bijušie ir bīstami, jā. Man liekas, explosive. Pilnīgi pareizi, jā, eksplozīva vide. Paldies tautai un cerams zīmes tagad esam iegaumējuši. Tagad dosim vārdu speciālistam, kurš pastāstīs, kā atbilstoši apģērbties, strādājot sprādzienu bīstamā vidē. Klasiski, protams, ka mēs uzskatītu, ka tāda tīra sintētika ir bīstamāka, un tas tiešām tā arī varētu būt, jo viņai varētu būt īpašība, ka viņa vienkārši karstumā izkūst, un tad, protams, ir gan apdegums, gan vēl tāda ķīmiska plēva pa virsmu, kur nevar dabūt īsti nenofēšot visu ādu. Līdz ar to tiešām tā klasiski, vēsturiski arī biežāk tādas dabiskas izcelsmes apģērbi ir uzskatīti par drošākiem. Bet es domāju, ka mūsdienās, protams, var būt ļoti dažādi, un aicinājums tiešām būtu sākt ar to, ka aplūko šīs mazās piktogrammiņas vai paprasīt veikalā, kur jūs viņu pērkat, vai darba devējiem pārjautāt, vai tiešām šis ir piemērots apģērbs darbam sprādzienu bīstamā vidē vai darbam augstu temperatūru. Strādājot sprādzienu bīstamā vidē, protams, ir jāatcerās, ka tā ir ārkārtīgi augsta bīstamība. Līdz ar to tai koncentrācijai, uzmanībai ir jābūt visaugstākajai, jo tiešām gan nepareiza rīcība, gan nepareiza kustība to sprādzienu var radīt. Un tad, protams, tie riski ir ļoti augsti. Pirmkārt, iet bojā pašā sprādzienā. Otrkārt, tad jāatcerās, ka arī faktiski sprādziens ir būtībā ātra degšana. Tas nozīmē augsta temperatūra, liesmas, tad ir ārkārtīgi augsti apdeguma riski, un apdegumi ir ļoti, ļoti bīstami. Pirmkārt, vispār izdzīvošanai kā tādai, jo cilvēks var iet bojā no ļoti neliela apdeguma salīdzinoši, un otrkārt, tie var būt ārkārtīgi sāpīgi, ilgi ārstējami, ar ļoti smagām rētām un sakām uz visu atlikušo dzīvi. Tā kā nezaudējam uzmanību, ļoti, ļoti koncentrējamies, sprādzienu bīstama vide, tas nav nekāds joks. Strādājot ar potenciāli sprādzienu bīstamu vidi, pirmā lieta tiešām būtu skaidri apzināties, kur viņi ir un kāpēc viņi ir tik bīstami. Un šeit faktiski arī jāsaka tā, ka tas darba devēja vispārējais pienākums būtu tā ļoti konkrēti skaidri informēt, norādīt, kur ir šīs bīstamās zonas.
tam kalpo gan brīdinājuma zīmes, gan ierobežojoši dažādi nožogojumi un norobežojumi, lai cilvēki, kuri nav speciāli sagatavoti un speciāli aprīkoti, nevarētu arī iekļūt tur gribot. Un ja mēs tur esam, tad tie ir tikai cilvēki, kuri māk rīkoties, kuri ir speciāli aprīkoti, ekipēti un apģērbti. Reiz dzīvoja 2 kolēģi. Abi, protams, viens par otru gudrāki. Ko es tev palūdzu izdarīt? Nu kā, izlikt zīmes par bīstamu vidi, ka var sprākt. Un ko tu tagad dari? Līmēju uz priekšnieku kabinetu durvīm. Jo? Tu taču pati teici, izlīmē šodien zīmes, savādāk priekšnieks uzsprāks no dusmām. Nenoguli darba drošības instruktāžu un pasargā sevi no izgāšanās. Esi informēts par darba drošību savā darba vietā. Paldies! Viena lieta man ir skaidra. Drošāk ir zināt. Tāpēc iziesim cauri pa punktiem, kā organizēt darbu sprādzienbīstamā vidē, pirms ir noticis sprādziens. Sākam ar to, ka mēģinām samazināt sprākstošo vielu koncentrāciju, piemēram, ar atbilstošu ventilāciju. Pilnīgai drošībai izvietojam mēraparātus, kas ziņo par koncentrācijas līmeni. Ja rodas sprādzienbīstami draudi, jābūt skaņas un gaismas signālam, kas brīdina darbiniekus. Ja nevaram samazināt koncentrāciju, novēršam uzliesmošanas impulsu, piemēram, dzirksteles vai statisko elektrību. Īpaši jāuzmanās ar darbiem slēgtās vidēs. Piemēram, metināšanu konteinerī, kurā glabāta sprākstoša viela. Tādos gadījumos konteineris ir rūpīgi jāiztīra un īpaši jāapstrādā. Sprādzienbīstamā vidē kategoriski aizliegts vilkt sintētisku apģērbu. Pirmkārt, tas rada statisko elektrību, kas savukārt var radīt uzliesmojumu. Otrakārt, sprādziena gadījumā tas kūstot var izraisīt nopietnus miesas bojājumus. Tātad nepieciešami īpaši likumā noteikti aizsarga apģērbi, kas domāti darbam termiskā riska apstākļos. Jāpievērš uzmanība iespējamā sprādziena sekām, kā to slāpēt un novērst tā izplatīšanos. Visas ierīces, kas novērš vai mazina sprādziena sekas, jāuztur darba kārtībā un regulāri jāpārbauda. Sprādzienbīstamās vietas ir jāatzīmē ar atbilstošu marķējumu un jāinformē darbinieki par to nozīmi. Par informēšanu runājot, protams, apmācības, sākot ar instrukcijām un beidzot ar kursiem, kas ceļ darbinieku kvalifikāciju. Jo vairāk zināšanu, jo drošāk. Un visbeidzot, vēlreiz atceramies, šie visi pasākumi ir jāveic pirms noticis sprādziens. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!